Sveiki, tad izveidoju speciāli video tieši par šo funkciju eksport, import, lai tas būtu skaidrs. Šī situācija ir dēļ tā, ka izskatās, ka iespējams neuzmanīgi skatījāties to video, ko es biju jums atsūtījis. Faktiski vēl arī tāda svarīga lieta. Pirms svarīgām izmaiņām vienmēr taisam backup. Tas ir ļoti svarīgi. Jo te gan es netaisīšu svarīgas izmaiņas, bet es parādīšu tādā piemērā, lai jūs saprotiet vispār, ko tad es domāju. Tā, spiežam pogu tagad export, import. Mums vajag faktiski izdarīt ko. Eksportējam visus produktus. Bišķi jāuzgaida. Tas faktiski nezinu, es par to jums biju stāstījis, es negribu neko pateikt, bet nu labi, tad atkārtošos vēlreiz. Tas arī bija tāpēc, ka es jums biju lūdzis visas bildes sataisīt, man atsūtīt, lai es tos pieliku serverim. Situācija tāda, ja jums ir prece, tad faktiski image name, tā ir tā vieta, kur tā bilde atrodas uz servera. Loģiski, ka jūs to diez vai zināsiet. Tas nozīmē, ka ja jūs vēlaties pievienot bildēm preces, tad pagaidām es jums iesaku, ja jūs paši to pievienojat, šo lauku atstāt tukšu. Un es to tam ļoti vienkārši, kā šeit pievienošu, jo jums tas būs nevajadzīgas, kā to teikt, lietas jādara. Tas nav nepieciešams, es varu to izdarīt pats. Jo, redziet, man ir prece testam video, skatāmies, kas notiek. Ejam uz šeieni, meklējam testam. Atradām preci, testam video. Kā redziet, precei nav bildes. Ko es izdaru? Saizēju te, pārkopēju vienu rindu, saglabāju, pievēršu uzmanību, ka es preces atrašanas vietu norādu Excel failā. Tad aizēju te, import, izvēlos failu, faktiski tas ir tas fails. Viņu izvēlos, importēju. Protams, bišķi jāpagaida. Nu, ko tad? Loģiski, ka tagad precei testam būs tāda pati bilde, kā precei aizkarī 3 testi. Bet mums tas vienalga, mums galvenais redzēt rezultātu. Redzēt, bilde ir. Galvenā doma, saprotiet, ka jūs bildes Excelī, jūs labāk, ja jūs to dariet, akstēt lūdzu tukšus laukus, jo, nu, diez vai jūs zināsiet to pilnu, jo faktiski šitais ir pilnais ceļš līdz failam serverī, un te jūs labāk šo gan darbu dodiet man. Protams, jūs varat pievienot 100 vai 200 pretes, atstāt šo vienu lauku tukšu, es tālāk pielikšu. Turpat īpaši man ilga laika nepatērēs, līdz ar to saprotiet, ko es to domāju, ka, nu, tā. Ja mēs runājam par pašiem, tā to teikt, par pašām precēm, te jūs, kā redzat, mēs esam admin panelī, tad mēs atveram preci, jo atkārtošos pa visu jums esmu stāstījis. Un, labi, precīzāk par to, ko es esmu jums stāstījis, tad runāsim atsevišķi, ne šajā video. Tā redziet, ir vēlreiz produkti, ir preces, mēs izvēlamies edit, par šiem visām cilnēm stāstīju, man mums galvenā cilne bilde. Tā cilne data, redziet, ir bilde, kuru faktiski mēs pievienojam ar nospiežot browse un izvēlamies, kuru mums bildi vajag.
Šajā situācijā, protams, arī var izdarīt tā. Ja jūs pievienosiet no šejienes jaunu preci, tad būs sekojuši, un jūs jau nospiedīsiet browser un izvēlēsieties bildi no šejienes. Bet, kā minēju, no šejienes varēsiet izvēlēties tikai ar nosacījumu, ka bilde jau ir augšu ieldēta serverī. Ja tā nav, tad šeit jūs to bildi nevarēsiet vienkārši fiziski atrast. Jo, lai paņemt bildi ar admin paneli, tad jums arī, tā bilde jābūt uz servera. Bildu ielikšanu serverī atstājiet manā ziņā. Faktiski vēl ko pievienošu par produktiem ir tas, ka ja mums ir noteikts produkts, piemēram šis, tad var būt ne tikai viena bilde, var būt vairākas bildes, un to es parādīšu jums uz šī pretes piemēra. Ceram kategorijas. Tā. Mums jāatrod preci, edit. Kā minēju, redziet, šeit ir tā bilde, bet mums vajag šo cilni, image. Un tas nozīmē, ka mēs varam pievienot precei papildus bildes. Tas ir ļoti svarīgi, jo pievienojot papildus bildes, mums viss ļoti labi, ka, ja gadās preces, kuram vajag divas, vismaz bildes, tad to var izdarīt. Tā mēs saglabājam izmaiņas, pagaidīsim, kamēr serveris tur visu izdara. Tad vēlreiz saku, es atceros, par ko mēs ar jums runājām. Tā, atjaunojam preci. Redziet, tagad šai precei ir vairākas bildes. Tā. Es atceros, ko mēs runājam telefoniski. Jūs mēģināt darīt sekojuši, spiežat export, import. Spiežat import, izvēlaties failu. Un šajā situācijā jums jāizvēlas Excel fails, nevis. Izvēlas Excel fails vienkārši. Ja jūs mēģināt no šejienes pievienot patiešu attēlu. Loģiski, ka te jums rakstās import XLS un tā tālāk. Tās ir Excels, tā ir tabula. Attēlus mēs varam pievienot tādā ziņā, kā jūs to varat izdarīt tikai šajā sadaļā. Tas arī viss pagaidām. Paldies par uzmanību.